Kas tad tas? Vai ķepai uz sirds ir iespēja piedalīties slepenā misijā? Vai tā ir laiks vīriem filmēšana? Nav briesmīgākas sajūtas par izmisumu, kad pazūd kāds tuvinieks vai draugs, un tu nezini, kur cilvēku meklēt, un vai ar viņu viss ir kārtībā. Uzsākt tūlītēju meklēšanu bieži vien nav policijas spēkos, bet pazudušā cilvēka dzīvība var karāties mata galā, tāpēc pēc iespējas ātrāk jādodas pēc palīdzības. Tūlītēju palīdzību sniedz cilvēki, kuri pilnīgi brīvprātīgi ziedo savu laiku un iesaista meklēšanā arī suņus. Bezvēsts LV komanda. Cilvēki pie mums vēršas pēc palīdzības tajā situācijā, kad viņi nezin, kur īsti iet. Kādreiz arī mūs pat reklamē un iesaka pie mums vērsties policija. Cilvēks ir pazudis un radi vai draugi nezin, kur iet un ko darīt. Mēs esam gatavi iet palīgā un palīdzēt. Lai saņemtu palīdzību, jāizpilda vienkārša anketa bezvēsts.lv mājaslapā un var sākties meklēšanas process, kurā iesaistīties var arī pats. Mēs tiekamies ar tuviniekiem, liekam kopā savu vadības štābu, lai mums ir GPS sakari, lai visiem ir pieejams rācijas. Mēs pirmkārt rūpējamies par komandas drošību un par to meklēšanā iesaistīto radinieku un draugu drošību. Ja? Viņiem ir nodrošināts pilnīgi viss, lai viņi mežā paši nepazustu, neapsaldētos. Sunim meklēšanas procesā ir milzīga nozīme, jo tieši suņa oža var maksimāli ātri palīdzēt atrast nelaimē nonākušo. Pašlaik bezvēsts.lv gatavo kucēnu pēdu dzīšanai, kā arī viņu komandā darbojas suņi, kur izmanto savus dabīgos instinktus. Suņi tiek mācīti meklēt ar augšējo ožu, nevis to, ko sauž zemē. Kā pamats signāls šim te darbam, viņš ir pieredzis pie tā procesa, ka cilvēki iet ķēdē un viņam ir iedots viņa apgabals, viņš zina, ka viņš tajā apgabalā noteikti atradīs cilvēku. Tas ir iedots viņam treniņu procesā. Tas, ka mēs uzvelkam viņam darba vesti, tas ir kā signāls darbam. Viņam ir speciāli viņa glābēja suņu veste, un tas ir kā signāls tam, kad viņš ir uzvilkt šo te vesti, viņam tiek parādīts virziens, un mēs strādājam. Suns pievērš uzmanību un apzīmē tikai tos cilvēkus, kuri būtībā ir bezpalīdzīgi, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Vai viņš ir sakņupis kaut kādā nereālā pozā. Suns izvērtē. Ja tas ir aktīvs staigājošs cilvēks, kas te garām vienkārši iet, viņš apostīs viņu, bet viņš viņu neapzīmēs. Ja? Kļūt par vienu no bezvēsts.lv komandas biedru var jebkurš cilvēks, kurš jūt sevī vēlmi palīdzēt, ir optimists un viņa labākais draugs ir enerģisks suns. Mēs vienkārši skatīsimies, ko suns ir spējīgs darīt, ko ir spējīgs darīt saimnieks. Visi saņem apmācību, pamata apmācību. Katrā ziņā neviens šeit nav zaudētājs. Katrs, pat ja viņš nebūs kā komandas pamatbiedrs un ilgi pie mums neaizkavēsies, viņš būs iegūst kaut kādu zināšanu bāzi, kaut kādu tehnisko zināšanu bāzi. Viņš iemācīsies saprast labāk savu suni, lasīt savu suni. Viņš redzēs, kas ir viņa suns. Ja? Bieži vien mēs nodzīvojam vienā istabā ar līdzcilvēku un ar suni, un mēs viņu neredzam un nesaprotam. Tā ir tāda kā skola pieredze.